Un ko? Čau visiem! Mikrofoniņš man ir atnācis beidzot. Ceru, ka dzirdat man daudz labāk. Šodien reāli gandrīz vai visu esmu izdarījis, kas man bija jāizdara. Šis tas paliek, bet to es darīšu rītā. Kā jūs redzat, šeit ir 3 dēlīši tulpu koks. Es domāju ātri uztaisīt vienu foršu galdiņu. Ceru, ka man sanāks. Un tad paskatīsimies, kā viņš top. Skatāmies! Galdiņš ir uztaisīts, tāds savādāks nekā parasti. Gribējās jau visu nofilmēt, kas ko kā, bet nesanāk man telefons šausmīgi karsts. Tas nekas, samontēšu video kopā, kas ko kā pa gabaliņiem. Un tagad es viņu nosmērēšu ar Danish Wood Oil. Jo es viņus nelakoju, tāpēc, ka cilvēkam vairāk patīk dabīgs koks reāli, kad viņš vienkārši nosmērās ar eļu, teiksim tā. Jo neviens cilvēks man personīgi nav prasījis viņus lakot vēl. Tā kā tā. Nosmērēšu ātri un paskatīsimies, kā viņš izskatās. Un tā, galdiņš ir ātri nosmērēts. Pagaidām vienu kārtu, pēc tam uzlaidīšu vēl vienu kārtu virsū. Teikšu tā, man patīk. Centos izlasīt labākos tulpju koku gabalus, kas man bija. Un viņš tāds, nezinu, vai redz, to šķiedriņu viņam pārāk spoža gaisma. Pēc tam izlasīšu viņu ārā, uztaisīšu vienkārši maziņu video ārā. Varbūt foršā gaismā būs. Bet, kaut kā tā, jā. Tā viņš izskatās. Nē, teikšu, kad ir ok. Tā šķiedra skaista tāda. Kaut kā tā. Jā, pagaid, ka nožūst, jāuzsmērē vēl vienu reizīt. Un tā, galdiņu jūs redzējāt. Nekas īpašs jau nav, bet, man personīgi patīk, teiksim tā. Piekomentējiet klātī, lūdzu, kā jūs man tagad dzirdat, ir labāk vai nav labāk. Vai ir jāgas no tā mikrofona vai nav, vienkārši, ja viņš būs labs. Pasūtīšu vēl vienu rezervē, lai stāv. Un kaut kā tā, jā. Skatīšos, ko rītā darīšu. Pāris pasūtījumi jāuztais rītā ir atkal.
Un tam mušku vēl kaut ko jaunu savādāku. Paldies, ka skatījāties. Piesakojam, laikojam, komentējam droši. Piekomentējiet, vai labāk dzirdat tagad. Vai bija jēga pirktiņu vai nebija jēga. To kā tā. Tiekamies. Čau.